Mani sauc Edgars Visanieks, un šodienas tēma, par ko gribu ar jums parunāt, būs par PVN jautājumiem, kas saistīti ar turismu, došanos komandējumos uz ārvalstīm, viesu izmitināšanu un citiem jautājumiem. Tēma atbilstoši, manuprāt, jo tūņi sāksies vasarā, ja? Tātad atpūta, komandējums, turisms, viss, kas ir vasarai piedienīgs. Par kādām tēmām runāsim? Piedāvājam šādas te 5 tēmas šodien. Tātad parunāsim par PVN piemērošanas režīmu, vai nu vispārīgo īpašo turismu pakalpojumiem, došu piemērus. Tad otrajā semināra tēmā parunāsim par PVN piemērošanu saistībā ar komandējumiem, gan Latvijā, gan ārzemēs. Visi šādi jautājumi saistībā par un ap komandējumiem. Gan izmitināšanu, gan izstādes, apmācības, degviela, priekšnodoklis un tā tālāk. Trešajā daļā parunāsim par īri un viesu izmitināšanu. Latvijā, kā mums tas notiekās, ja? Kas jauns, kādas likmes, deklarēšana, kā notiekās. Ceturtajā tēmā par topošiem grozījumiem PVN piemērošanā attiecībā uz viesu izmitināšanu un taksometru pakalpojumiem. Un šie grozījumi ir nevis PVN likumā, pagaidām vēl, bet viņi jau ir PVN direktīvā un PVN regulā, un tad viņi būs topoši grozījumi kaut kad PVN likumā, bet par to visu sīkāk arī pie tēmas numur 4. Nu, un tēmā numur 5 dažādi citi jautājumi, ko īsti nevarēja ielikt kādā no pirmajām 4 tēmām. Tātad dažādi jautājumi par PVN piemērošanu, bet arī tieši saistībā ar šodienas tēmu, tātad turismas, komandējumi, viesu izmitināšana un tam līdzīgi pakalpojumi. Ir jānosaka proporcija, ja, tad cik daudz no mūsu ieņēmumiem, par ko mēs ierakstām rēķinu kā turisma operators, ir par ceļojumu daļu Eiropas Savienībā, ja, un cik par ceļojumu daļu ārpus Eiropas Savienības. Pakalpojumiem, kuri vieta, un 20. panta trešā daļa pasaka, ka šā panta pirmo daļu nepiemēro, ja apmeklējums ir virtuāls, ja apmācība ir virtuāla, online, tiešsaitē. Šādā gadījumā pakalpojumu un papildu pakalpojumu sniegšanas vietu nosaka pēc 19. panta pirmās daļas. Nu, tad tāds neliels riņķa dancis sanāca, ja? Tātad, jā, pakalpojumu sniegšanas vieta online apmācībām mums ir pēc 20. panta trešās daļas, kurš tajās telpās neveic sensisko darbību, bet tiešām tikai dzīvo. Tad netīno šī te īrnieka valstiskās piedarības, rezidents, nerezidents, pilsonis, nepilsonis, bēglis. Tad, neskaitot izņēmumu situācijas, tas ir ar PVN neapliekams darījums.